Žoržam Siksnam, kurš noteikti arī lielu savas dzīves daļu ir roku rokā ar lata naudas zīmēm dzīvojis. Žorž, mums tev ir jautājums. Jā, kur, lielāko daļu honorāru rubļos vai latos ir saņemts? Kā tad īsti ir? Moš jau eiro paspēja? Es paspēju pirms latu maises 2 mēnešus padzīvoju Vācijā, Holandē un ierīdēju pie eiro. Bet jāsaka godīgi, ka lati tomēr bija patīkamāksiem, honorārs bija tomēr latos. Rubļos arī, bet nebija vērtība, kas atnāca uz vienu restorānu, tas honorārs vairs nebija. Jā, tā vērtība tā ir, ka patiesībā ar latu mēs varam lepoties, tāpēc, ka tā bija viena no tādām vērtīgākajām valūtām pasaulē. Žoržs, sirsnīgs paldies, es saprotu, ka jāskrien prom. Visi tagad mēs lūdzu sataisam Žoržam vienas kārtīgas ovācijas. Pateicībā par šo fantastisko sniegumu. Velns, kas var būt pa balsi vienam vīram, te nekādus mikrofonus un tumbus nevajag, norauj jumtu vienā paņēmienā. Tā, mīļie draugi, mēs varam ķerties pie oficiālās daļas. Man ir tas gods paziņot, ka Latvijas bankas prezidents, mūsu ministru prezidents un valsts prezidents nevarēja šodien ierasties. Viņiem ir baigi svarīgās darīšanas. Viņi ir atsūtījuši kaut kādas apsveikuma telegrammas, kuras ir garas un garlaicīgas, tāpēc tās mēs nelasīsim priekšā. Tāpat ārvalstu vēstnieki nevarēja šodien atnākt. Darba dienas vakars galgalā. Bet mums tas nekas, jo mums ir ļoti daudz citu svarīgu cilvēku. Tieši tā. Un kā pirmo mēs aicinām pie mikrofona nelielai runai. Un pēc tam arī darbībai, protams, akadēmiķi, mūsu Zinātņu akadēmijas viceprezidentu Pālau Junzi. Saņemiet arī viņu ar aplausiem. Paldies! Kā zināms, nesen piedalījāties diskusijā par latiem, tad varbūt varat arī nedaudz pastāstīt. Jā, man tik tiešām žēl, ka es neesmu bankas prezidents, kurš te daudz labāk varētu to pateikt. Bet varbūt atceroties to vēsturi, ko arī Juris minēja par augstāko padomi un par Eināru Repši. Tas bija kāds 91. gada beigas, 92. gads, kad augstākajā padomē skatos mūsu cienījamais deputāts Einārs Repše kaut ko starpbrīžos dikti studēt. Repše cīnījās, daudz vēl atcerās, ar dienestu, latviešu puišu dienestu padomju armijā, lai viņus dabūtu ārā tādām lietām, un pēkšņi viņš kaut ko lasa katru starpīdi. Un es prasu, ko? Viņš saka, es studēju finansu sistēmu, man ļoti interesē finanses. Un tā vienīgā problēma ir tā, ka visas tās grāmatas ir krievu valodā un visās tā kapitalistiskā valodas sistēma tiek kritizēta. Bet tā mēs tikām citādi vai citādi pie valsts bankas ļoti sekmīga prezidenta. Bet tad, kad es saņēmu aicinājumu apmeklēt šo pasākumu, es tiešām ilgi domāju, gandrīz vēl līdz šim brīdim, vai tad es nāku uz tā kā sēru dienu, sēru pasākumu vai uz svētkiem. Un beigās es izdomāju, un laikam jau tā ir gan. Ziniet, ka katrs sēru pasākums arī sava veida svētki. Tieši tā. Un man liekas, tās sēras mums visiem ir, jo tomēr tikai 20 gadi kopā. Un labs draugs ir aizgājis, bet tie svētki ir, ka mēs bijām kopā. Un kad šis lats bija mums uzticīgs, ka mēs tiešām varējām viņu ērti izmantot, un kā jau Žoržs pirms brītiņa teica, viņš bija ļoti ērts, viņš bija ļoti vērtīgs. Ja par aizgājēju tad neko sliktu nesaka, vienīgais varbūt tā sliktā ziņa par viņu bija tā, ka viņš pārāk uzticīgs tomēr mums nebija. Viņš tā atnāca diezgan grūti un lēnām, bet aizgāja ļoti ātri. Tā bija varbūt tā sliktā ziņa. Un visbeidzot, es domāju, ka, protams, ka daudz mēs skumstam pēc lata. Un tie, kas ļoti, ļoti skumst, es gribētu tādu mazu mierinājumu teikt, kristīgajā ticībā ir tāds vēsturisks fakts, kā lieldienas, augšamcelšanās. Tad, kas zina, varbūt kādreiz pienāks arī vēl pēc kāda laika, lata augšamcelšanās, un tad mēs atkal priecāsimies. Tā kā, lai ceļās un lai atgādina par mums. Paldies! Paldies tālāk, bet lūkšu nemūk projām, jo man vajadzēs palīdzību šeit plāksnes tādu klašanā. Bet līdz tam vēl aicināšu sev blakus vēl vienu kungu, kurš ir Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības fakultātes profesors Andris Deniņš. Sagaidam ar aplausiem. Labdien, klātesošie. Jā, šis ir tāds
duāls brīdis. Un šeit jau Junčkungs arī minēja par to, ka Lats nesot bijis uzticīgs. Bet es varu pateikt, ka Lats bija ļoti uzticīgs. Varbūt uzticīgi nebija tie saimnieki, kas pārvaldīja, kas vadīja Latu, rūpējās par to. Un tieši tādēļ mēs esam Latu zaudējuši. Bet es arī negribu šajā brīdī ar tādu nostalģisku skatu vērsties pret Latu. Es gribu tikai pateikt to, ka Lats ir katra latvieša sirdī. Arī šodien, un es domāju, tas ir ierakstīts uz daudziem gadiem. Ja mēs atceramies vēsturē, tad pirmajā brīvvalstī Lats bija labklājības, kultūras simbols, kas parādīja, ka Latvija un Latvijas tauta var ļoti daudz ko sasniegt. Un arī atgriežoties 93. gadā pie Lata, katrs latvietis emocionāli pārdzīvoja to. Un šodien jau vairāk es varu pateikt, ka vecākās paudzes cilvēki par Lata aiziešanu ir ļoti, ļoti noraizējušies. Un tieši tādēļ arī vecākās paudzes cilvēkiem ir saglabājušies Latvijas brīvvalsts Lata. Un es tomēr negribētu piekrist, ka Latvijas brīvvalsts pietartieks ar Mildu ir tas pats salīdzinājums, kas šodien ir uz eiro. Nē, Milda ir Milda, Latvijas piecnostnieks, sudrabā kalts. Un tas ir tiešām apliecinājums mūsu neatlaidībai, mūsu uzticībai valstī un valsts patriotismam. Un šodien patiešām ir tā lieta jāiesvēta un jāsaglabā atmiņā. Un man ir prieks, kad es esmu uzaicināts šī svinīgajā pasākumā, lai varētu atklāt Lata piemiņas plāksni. Ja mēs palūkojamies nedaudz arī pēdējo pusgada notikumu ēnā, tad tomēr arī šodien es neesmu pārliecināts, ka lielākā daļa Latvijas tautas ir bijuši un arī šodien ir par eiro. Jo šeit nebija neviena argumenta, arī no zinātniskā viedokļa, arī no praktiskā viedokļa, kas nāca no augstākām amatpersonām, kas pārliecinātu latviešu tautu par Lata aizstājumiem. Un es esmu dziļi pārliecināts, ka tas nebija objektīvs solis, lai Latu novestu tur, kur viņš šobrīd ir, šajā goda plāksnē. Bet kā arī bijis, par to mēs varēsim analizēt un domāt vēlāk. Bet šodien ir svinīgs brīdis, un tieši tādēļ ir vēlreiz gribu apliecināt visas Latvijas tautas uzticamību Latam, tā piemiņai un izturībai, tā dzīvotspējai un, kā Junčkungs teica, augšām celšanās spējai. Paldies jums par šo vakaru!